Šīs dienas podkāsta nosaukums un arī tēma ir Balss par brīvību. 1990. gada 4. maijā daudzu simtu tūkstošu latviešu balsis un vēlme pēc brīvības rezultējās tā laika augstākās valsts varas institūcijas LPSR augstākās padomes 138 deputātu balsīs par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Un šodien mēs esam aicinājuši mūsu podkāstu studijā tā laika okupētās Latvijas augstākās padomes deputātu Rolandu Repšu, kas ir arī 3 zvaigžņu ordeņa kavalieris, inženieris, ekonomists un arī, kā mēs noskaidrojām, ārsta žurnālists, kurš raksta par Latvijai aktuālām konservatīvām tēmām. Rolanda, sveicināts mūsu studijā. Labdien, Daiga. Un ar kādām domām un emocijām tu šogad un šodien sagaidi tev un arī latviešu tautai tik nozīmīgo šo 4. māja datumu, kuru daži ir iesaukuši par Baltā Gaudauca svētkiem, un šis laikam būs mans nākamais jautājums, kā tu attiecies pret šo terminu, bet sāksim ar tavām emocijām un tavām gaidām. Jā, protams, tas ir mans nozīmīgākais datums, ja, katru gadu. Protams, tūlītais 18. novembri, ja, mūsu valsts dibināšanas svētkiem. Jo 90. gada 4. maijā tie 138 deputāti, ja, no 201, kas bija ievēlēti vienmandāta apgabalos toreiz, un vēlēšanās, starp citu, piedalījās arī padomju armijas karavīri, ja, lai cik tas paradoksāli neizklausītos šodien, ja. Nobalsoja par deklarāciju, ja, kurā tika atjaunota Latvijas Republikas 22. gada satversmes darbība. Ja. Tātad mēs atjaunojām saikni 90. gada 4. maijā ar 18. gada 18. novembrī dibināto Latvijas Republiku. Mēs nepasludinājām kaut kādu neatkarību no Padomju Savienības, kurā mēs nekad brīvprātīgi nebijām iestājušies. Mēs atjaunojām šo saikni. Ja. Tāpēc tas tajos laikos, ja, tas 90. gada 4. maijs, ja, tā bija tāda, šodien cilvēkiem, varbūt jauniem cilvēkiem, ir īpaši, ja, varbūt tas tā nav tik ļoti saprotams, ja, bet tā bija kulminācija visām tām apmēram 5 gadu periodam, kopš Padomju Savienībā pie varas nāca PSKP ģenerālsekretārs Mihails Gorbačovs 995. gadā. Ja. Tā bija kulminācija visām tām, kā saka, perestroikas periodām, Padomju Savienībā pārbūves periodām. Atklātība un pārbūve, tas bija tas Gorbačovs sauklis toreiz. Ja. Mums tā bija 3. atmode. Ja. Un lūk, visu šo te 5 gadu laikā pamazām tā latviešu tauta, tā sakot, modās ārā no tās padomju, teiksim, tā komunistiskā režīma miglas, ja, un 90. gada 4. maijā tas izlauzās, ja, šajā te deklarācijā, kur mēs pasludinājām šo Latvijas Republikas satversmes darbības atjaunošanu, ja, un savienojāmies atkal ar to 918. gada 18. novembrī dibināto republiku, ja, kuras, teiksim, eksistence tika varmācīgi pārtraukta, ja, 40. gada padomju okupācijas rezultātā. Ja. Lūk, tā kā tas bija ļoti, viss tas laukums, Jēkaba laukums, ja, pie parlamenta ēkas, ja, tuvākās ielas, ja, tas viss arī saglabājies televīzijas kadros, to jau var visu vēl tā paskatīties, ja. Tas viss bija pilns ar cilvēkiem, ja, un tie cilvēki skaitīja balsis, ja, pēc tam, kad bija notika balsošana ar biļeteniem, ja, par šo deklarāciju, neatkarības deklarāciju. Tad sākās publiski tika nolasīts no tribīnas, ja, katrs deputāts kā ir balsojis, ja, un cilvēki uz ielas, viss tas milzīgais tūkstošiem cilvēku pūls, viņi skaitīja, cik balss tagad jau ir savākts par neatkarības deklarāciju. Ja. Un beigās visi uzgavilēja, ja, tad, kad tas cipars tika sasniegts, un beigās 138 deputāti bija nobalsojuši par. Jā, šī ir tiešām interesanta nianse, jo es pieļauju, ka tiešām daudzi jauni cilvēki nezina šo faktu par to
tādu savienošanos ar tā laika Latviju, izslēdzot šo okupācijas posmu un savienojot šīs divas Latvijas kopā. Vai tu arī katru gadu izjūti 4. maijā no jauna šo savienojumu, vai tomēr katru gadu mainās šīs sajūtas, vai viņas ir tikpat spēcīgas joprojām? Viņas ir tikpat spēcīgas. Jāsaka tā, ka šīs atmiņas par to atmodas periodu un to manu darbību augstākajā padomē kopā ar citiem kolēģiem, jāatzīstās tā, ka man viņas visu laiku ir galvā. Tas ir klātesoši nepārtraukti. Nav tā, ka 4. maijā es nosēžos un sāku tur atcerēties kaut ko. Nē, es to nesu sev visu laiku līdzi. Kā dzīvu, tādu liecību. Jā, un satiekoties ar kolēģiem, 4. maijā kā būs iespēja, uz tām klubiņām tur atrasties parlamentā, tā svinīgajā sēdē. Tā kā tas ir visu laiku klātesošs. Protams, ar gadiem tās aktuālās problēmas sāk klāties virsū. Piemēram, šogad. Toreiz 90. gada 4. maijā un 91. gadā līdz augusta pučam, atceraties, Padomju Savienībā, bija mēģinājums to Gorbačovu varu nogāzt, tad, kad viņš atradās atvaļinājumā Krimā. Tas pučs izgāzās, un tas pātrināja to Padomju Savienības sabrukumu. Jo pēc tam sekoja 3 ļoti ietekmīgu Padomju Savienības republiku līderu tikšanās Belovežas Gāršā, un tad Padomju Savienībai krusts pāri. Bija bīstami momenti tajā laikā. 91. gada janvāris, kad notika OMON uzbrukums iekšlietu ministrijai, un tur ložu pēdas bija nākamā dienā redzamas pa visu to ēku, un gāja bojā vairāk cilvēku, tā skaitā ar viens pāris miliči gāja bojā, kas atradās Basteikalna apkārtnē. Un mūsu operators Andris Slapiņš, Gvido Zvaigzne, tas bija tāds bīstams moments, kuru noslāpēja, un Viļņā pirms tam bija pie Viļņas televīzijas toņa, kur vēl vairāk cilvēku gāja bojā. Tikai pateicoties Rietumu valstu un Amerikas Savienoto valstu iejaukšanās, piespieda to Gorbačova, to valdību, un tās spēka struktūras, piebremzēt šīs tādas, teroristiskās, var teikt, aktivitātes. Un otrs bīstams moments bija 91. augusta puča laikā, kad Gorbačovs bija bloķēts Krimā, un nevarēja saprast, kā īsti tie notikumi šeit Latvijā konkrēti atkārtosies. Kas notiks tālāk? Kaut kāds tāds zināms varas vakums izveidojās. OMONs plosījās, ieņēma radioēku, ieņēma preses namu, notika šīs uzbrukums. Es atceros, ka toreiz daudz cilvēku bija augstākās padomes parlamentu ēku, un tad tas OMONs mēģināja šturmēt tās dzelzbetona, tās barikādes, nesekmīgi, bet tad viņi sāka sviest tās asargāzes paketes, un tad cilvēki tur pa tām ielām muka projām no viņām. Tas bija tāds moments īsti neskaidrs. Bet par laimi Krievijā uzvarēja tā pretstāve starp tiem pučistiem un Gorbačovu beidzās ar to, ka Krievijā Maskavā konkrēti uzvarēja Boris Jeļcins, kas bija tā jaunās Krievijas tas līderis. Un viņš bija tik ļoti spēcīgs līderis, kad Maskavas tur tās tanku divīzijas un alfas specvienības viņi nemēģināja šturmēt to augstāko padomu Krievijas toreiz. Un Jeļcins uzvarēja, un tad augstākā padome 21. augustā 91. gadā atkal mēs nobalsojām jau par Latvijas neatkarību. Atgriežoties pie šī 4. maija, vai tajā rītā dodoties uz augstākās padomes ēku, arī bija šī sajūta, ka varētu būt kaut kāda pretreakcija vai sankcijas vai gaisā virmoja kaut kas līdzīgs vai ne? Kāds bija šīs sajūtas un apstākļi? Galvenais 90. gada 4. maija rītā galvenais saspringzinājuma moments bija tas, vai pietiks balsu.
Es atceros, ka viens no mūsu kolēģiem, tautfrontietis, jā, viņš bija pārcietis, man liekas, operāciju, jā, nesen, jā, un pat viņš ieradās, jā. Tika atgādāts, jā, lai tās balsis 134 minimums būtu 2/3 no 201. Jā. Tas bija tas galvenais. Jā. Mēs paturējām prātā, ka var būt kaut kādas provokācijas. Jā. Tāpēc jau arī tie cilvēki bija sanākuši ap augstāko padomu ne tikai, lai tur svinētu, jā, bet arī, kā saka, lai nedot iespēju, kā dzīve ķēde. Jā, kā dzīve ķēde, blīva masa cilvēku. Vienkārši tur nekādiem pretvalstiskiem elementiem iespējas tur nebija. Jā. Tas bija galvenais. Bet vienmēr visi šie Latvijas notikumi ir jāskatās kontekstā, kas notika citās Baltijas valstīs un it īpaši, kas notika Krievijā. Jā. Jo tas galvenais to pārmaiņu, kā saka, vilnis, tas notika, protams, Maskavā. Ja? Un mēs vienkārši prasmīgi izmantojām šo situāciju. Īsi pirms mums Lietuvā bija izveidojusies Alģirda Brazauska valdība, ja? Un kas arī, kā saka, pasludināja šo neatkarību. Ja? Un Gorbačovs pret viņiem izvērsa ekonomisko blokādi. Ja? Tas personīgi man bija viens tāds moments, ja? Es tā sāku domāt, ja mēs tagad šito pieņemam, ja? Viņa noteikti Maskava vērsīs pret Latviju ekonomisko blokādi kaut kādu, ja? Un tad mēs varam saskarties ar kaut kādām ārkārtīgi lielām problēmām. Ja? Bet visi tie mūsu līderi, ja? Kas to deklarāciju, neatkarības deklarāciju, teiksim, sarakstīja, noformulēja, ja? Viņi izdarīja tā, ka tur īsti nevarēja arī Maskava piesieties, ja? Jo mēs it kā atjaunojām to Latvijas Republikas Satversmes darbību, ja? Bet vienlaikus mēs pasludinājām pārejas periodu, ja? Līdz kamēr Latvija spēs kļūt pilnībā neatkarīga. Ja? Un līdz ar to palika spēkā it kā tā Latvijas PSR, viss tā varas struktūra, ja? Tā ministra padoma, ministrija, viss tas paliek spēkā. Ja? Un tai Maskavai īsti nekur nebija kur pieķerties. Ja? Man liekas, tas bija ārkārtīgi gudrs Es domāju, ka tie mūsu līderi un Egils Levits, ja? Bijuši eksprezidents, ja, viņš tur spēlēja ļoti lielu lomu, un mūsu tie juristi, Juris Bojārs, Romāns Apsītis, ja, vēl tur vairāk cilvēki, kas tur piedalījās, viņas tā juridiski izstrādā. Tas ir juridiski ļoti spēcīgs, pareizs dokuments tā laika situācijas ietvaros. Ja? Ļoti taktisks. Jā. Un viņi to spēja noformulēt tā, ka arī Gorbačovam un viņa tur kā saka, tām grupējumām nebija īsti kur pieķerties. Ja? Jo Gorbačovs laikā, lai arī viņš bija, ja, tas pārmaiņu nesējs, mums ir jāsaka viņām paldies par to, kad sabruktā Padomjas Savienība un tas Varšavas bloks, ja, un tās tautas kļuva brīvas. Ja. Bet viņš visu laiku dzīvoja ar ilūzijās, ka to Padomjas Savienību var kaut kā saglabāt. Ja. Viņam tā likās, ja, iedos brīvību, tur vairāk, kā saka, republikām kaut kāda teikšana, ja, un ka tā Padomjas Savienība kaut kā varētu tā draudzīgi turpināt eksistēt. Tā bija ilūzija. Vēlāk jau viņš, protams, 91. gada pēc Augusta puča un Belovežas gāžas saprata, ja, ka tur nekas vairs nav glābjams. Ja. Un Padomjas Savienība 91. gada decembrī tika viņš pats parakstīja. Kā sakot, Padomjas Savienības beigas, ja, un tika nolaistas karoks, ja, virs tās Kremļa vienas no galvenām ēkām. Jā, es savukārt piedaru pie paaudzes, kuras bērnība ir pagājusi gan šajos padomu laikos, gan arī daļa no bērnības ir pagājusi šajā atjaunotās neatkarīgās Latvijas laikā. Un laikam jāsaka, ka manai paaudzei tieši no šī 4. maija šīs atmiņas nav tik spilgtas. Mums šīs atmiņas ir spilgtākas no šī puča laika, jo tas, ko mēs redzējām, bija televīzijā nepārtraukti Gorbačova portreti, runas. Es atceros, ka mums bērniem bija liels pārdzīvojums, ka nebija ko skatīties pa televizoru, jo bija jāskatās Gulbju ezers. Un savukārt es pieļauju, ka mūsdienu jaunatnē vispār šī vēsturiskā izpratne jau ir tāda vēl vairāk devalvējusies par to, kas patiesībā notika. Un tas, kas personīgi man šķiet diskutabls, vai mums
šis 4. maijs ir jāatstāj tādā vēsturiskā kontekstā vai jāpārvērš par šiem tādiem pavasara svētkiem, kas ir šie baltā gaudauta svētki, kas patiesībā šis termins ir ticis ieviests tādā, manuprāt, žurnālistikas mārketinga līmenī, jo papētot tā pirmo reizi mēs ar šo jēdzienu faktiski saskaramies Latvijas 100-gadus kontekstā, kad tur kāda mārketinga aģentūra ir izdomājusi tātad televīzijā šo popularizēt kā tādu varbūt savā ziņā latviešu tautu apvienojošu elementu. Bet kā tu skaties uz šo balto gaudautu, vai tas vispār ir kaut kādā veidā piesaistāms šim faktiskajam 4. maijam? Vai mums vajag meklēt šo speciālo simbolu, lai iedēstītu tādas jaunās paudzes apziņā šī datuma nozīmību, vai nevajag? Kāds tavs viedoklis? Man liekas, ka tas nosaukums Baltā gaudauta svētki, man liekas, ka viņš ir pagājis tā kā malā. Bija kaut kāds tāds uzplaiksnījums, ja? Jāatzīstās, ka tajā laikā es īsti nesapratu, kāpēc, kas par baltiem galdautiem, ja? Jo tad man uzreiz asociējās tas viss nevien ar to, ka ir balts galdauts, ja? Bet ka tas galds ir nokrauts ar ēdieniem un dzērieniem, ka tas kaut kāds rauts gandrīz vai, ja? Bet es tam personīgi nepievērsu lielu uzmanību. Ja? Galvenais, lai šis skaistais nosaukums, ja? Un tur visādas asociācijas, ja? Lai viņš neaizēno to būtību, ja? To 4. maija, tas bija ārkārtīgi nozīmīgs. Ja? Manuprāt, otrs nozīmīgākais notikums aiz 18. gada 18. novembra, pilnīgi skaidri. Ja? Lūk, tas nedrīkst to aizēnot, bet man liekas, ka šī mirklī, kad tās diskusijas ir sākušās, ja, un tur ir kritiskas balsis atskanējušas, ka tie galdauti tur nav vajadzīgi, ja, man liekas, ka tas kaut kā vai nav pagājis jau maliņā. Man liekas, ka tagad neviens, es neesmu dzirdējis, ja, ka skandinātu par... Patiesībā sociālajos tīklos atkal sākas šīs diskusijas diezgan aktīvi, teiksim tā, tautas starpā. Vieniem liekas, ka tas ir skaisti, ka mēs piešķiram šim datumam kaut kādu papildus simbolu. Citi uzsver atkal to vēsturisko vērtību, kā mums nav vajadzīgi šādi mākslīgi simboli. Ja tur kāds ir izdomājis kaut kādu, ka tas varētu būt simbols, ja, es nezinu, tāpat kā tur lielvārdas josta vai auseklīts vai kaut kas tāds, ja, es domāju, ka tas simbols ir neveiks. Viņš ir neveiks. Viņš ir smuks, skaists. Jā. Man patīk tas vārds baltie galdauti. Baigi forši. Jā. Bet man liekas, ka viņš galīgi nekorelē ar to būtību. Jā. Kaut kādi līdzīgi ir bijuši Latvijas vēsturē. Es atceros, nezinu. Man liekas, kad armijā bija. Jā. Kaut kādi tur melnās kafijas, ja, vakars vai kaut kas tam līdzīgs, ja, kad karavīri svinēja 18. novembri, un viņiem nekas cits nebija, kā tikai melna kafija. Ja. Kaut kas tāds varbūt ir tāda kaut kāda mazliet tāda mistiska, tāda dramatiska piesitiena. Ja. Bet šis baltais galdauts, kā mēģinājums piešķirt kaut kādu tādu emocionālu it kā simbolu piešķirt, ja? Viņš ir skaists, bet viņš nekorelē ar to 90. gada 4. māja nozīmi. Ja? Tur tiem prātiem, kā saka, radošajiem, tur ir jāpiestrādā. Varbūt, ka kaut ko var atrast, ja? Kaut kādu vizuālu, vēl kaut ko tur var mēģināt, ja? Bet šis baltā galdauta variants, viņš nav veiksmīgs. Viņš ir skaists, bet papriecājamies, noliekam malā, meklējam nākamo. Jā. Ir dzirdēta arī versija, ka daļai no tā laika deputātiem īsti nav bijusi šī sapratne, kāpēc tā neatkarība būtu jāatjauno un nevis jāpasludina no jauna. Varbūt Rolanda varētu pastāstīt par tām aizkulisēm saistībā ar to mūsu brīvības atjaunošanas juridisko konstrukciju, vai šāds apgalvojums ir patiess, vai tās ir tādas baumas un spekulācijas, un kā tu pats nokļuvi arī starp šiem 138 deputātiem, kuri atdeva šo savu balsi? Varbūt tad es sākšu ar to pēdējo jautājumu, jā?
Es tajā laikā biju jauns inženieris. Jā, es beidzu toreizējā Rīgas Politiskā institūta, tagad Tehniskā augstskola. Jā. Ceļu specialitāti, jā, un es strādāju institūtā ceļu projekts pie tiltu projektēšanas. Jā. Es biju tāds centīgs, jā, es paralēli vēl arī mācījos otrajā augstskolā, jā, matemātikas fakultātē, pabeidzu gan tikai 3 kursus, jā. Un vispār tur tā uz goda dēļ vienu brīdi bija, jā. Un tad, kad 88. gadā visa tā Latvijas neatkarības doma sāka pamazām briest. Ja? Teiksim, 85. gadā Gorbačovs martā nāca pie varas. Ja? Un sākās tas perestroikas un glasnost pārbūves un atklātības periods Padomjas Savienībā visā. Ja? 86. gadā nodibinājās piemēram tāda Helsinki 86 grupa. Jā. Vides aizsardzības klubs aktīvi uzdarbojās. Jā. Tur arī bija tādi drosmīgi, es teiktu drosmīgi cilvēki, jā, tādi riktīgi disidenti, jā, kuri lec acīs varēja. Jā. It īpaši toreizējiem Rīgas mēram Alfredam Rubikam, jā, par tiem Rīgas metro celtniecības plāniem, jā, kuri draudēja vispār pārpludināt Latviju atkal ar viesstrādniekiem. Jā. 86. gadā Jūrmalā notika arī Čatokas konference, jā, kur piedalījās vairāk tūkstoši, gan amerikāņu, gan no Padomjas Savienības intelektuāļi, viss tā, teiksim, elite. Jā. Un Sjūzena Eizenhauera, jā, Dvaita Eizenhauera meita, jeb mazmeita, jā, varbūt es te jaucu, jā, kas vadīja šo te Čatokas konferenci. Jā. 87. gads bija jau tādu nopietnu demonstrāciju un mītiņu laiks. Jā. Kad 87. gada 14. jūnijā Helsinki 86 gāja pie brīvības pieminekļa, jūs atceraties, ja, to ikonisko fotogrāfiju, ja, kur tie jaunieši, Rolands Silaraups, ja, un Eva Biteniece, ja es pareizi atceros, ja, gāja. Un man liekas, ka tur Latvijas karogs pirmo reizi parādījās. Tā bija tāda liela uzdrīkstēšanās. Ja, visi cilvēki tur stāvēja ielas malā un tā drusku tā izbrīnīti. Ja, kas te, kāda te drosme tiek parādīta. Ja. Pēc tam 23. augustā pie brīvības pieminekļa atkal Vides aizsardzības klubs uzdarbojās. Ja, tur arī, jo tas bija Molotova-Ribbentropa pakta, ja, datums. Un 18. novembrī bija atkal mītiņš, tā kā mītiņa mēģinājums pie brīvības pieminekļa, ja, bet tad iekšlietu ministrija, LPSR, ja, un viss tā milicija, drošības struktūras viņu teiksim, tā noslāpēja. Es pats tur biju aizgājis vakarā, ja, es atceros, kā tie drošības spēki viņi mēģināja nepieļaut. Tur bija ļoti daudz cilvēku, bet bija arī ļoti daudz drošības spēku struktūru pārstāvi civilā. Ja? Es viņus redzēju, ja, jo viņiem no kabatām skanēja rācija. Viņi bija ģērbti civilā, ja, bet viņiem skan rācija kabatā. Ja? Un tad es sapratu, ja, ka te nekāds mītiņš laikām nesanāks. Viņiem izdevās noslāpēt. Tas bija 87. gads. Un tad 88. gadā nodibinājās LNNK, tāda drusku radikālāka kustība, ja, par Latvijas neatkarību. Un nodibinājās Latvijas, bija radošo savienību plēnums 1.2. jūnijā, ja, kur sprāga atombumba, ja, kad Mauriks Vulsons paskaidroja, kas notika, ja, teiksim, 39. gada 23. augustā, un ka Latvijā nekāda sociālistiskā revolūcija nenotika, un vienkārši padomju karaspēks okupēja Latviju saskaņā ar šo te Ribbentropu Molotovu. Es kā tagad atceros, tribīnē Vulfsons, ja, un prezidijā sēdēja toreizējais LKP-CK pirmais sekretārs Boris Spūgo, un kad Vulfsons beidza runāt, ja, kāda viņam bija seja, ja, viņš bija pārsteigts un iekšēji saniknots. Pēc tam tur memoāros laikam Vulfsons rakstīja, ja, ka Boris Spūga esot viņam pateicis, Maurik, tu tagad iznīcināji padomu Latviju. Ja? Un tā bija taisnība, protams. Ja? Un tad rudenī Tautas fronte, tas bija 88. gads, bija, kad dibinājās Tautas frontes grupas, ja? Visur Latvijā.
Un es kļuvu par Tautas frontes grupas vadītāju tajā ceļu projektā. Ja? Un rudenī bija tas lielais kongress. Jau, ja? Un mēs diezgan aktīvi sākām tur ceļu projektā. Es aicināju katru nedēļu, mums bija politisko diskusiju klubs, un es aicināju atmodas spilgtus cilvēkus. Ja? Pie mums Juris Vidiņš no Helsinkiem nāca, Visvaldis Lācis, slavenais leģionārs. Ja? Arī tas teiksim, nosacīti to liberālu komunistu. Nikolais Neilāns, ļoti populārais teiksim, politiskais komentētājs, nāca, Andris Plotnieks, es atceros. Ja? Vēl tur daudzi nāca. Ja? Nu, tāda aktivitāte mums bija. Un tad mēs nodibinājām Maskavas Forštates Tautas frontes grupu. Tā viņa ar savu. Mēs neteicām tur Maskavas rajons, ja, kā viņš tolaik bija, tagad Latgales priekšpilsēta, bet toreiz mēs bijām Maskavas Forštats, pat Maskavas Forštats avīze bija. Ja. Un tad nāca gatavošanās tā vēlēšanām, un es kļuvu par kandidātu vienā no tiem apgabaliem, ja, kur tas ceļu projekts atradās. Ja. Lūk, tādā veidā es kļuvu par... Es biju jauns, es biju viens no jaunākajiem, 34 gadi man bija 90. gada maijā. Jā. Par mani ir vēl daži jaunāki, Andrejs Panteļējevs, Einārs Repšs, Raimonds Krūmiņš. Jā. Bet es biju tiešām tāds jauns, jā, nepieredzējis. Nu, es biju tāds zaļš asistents, tā es varētu nosaukt sevi. Jā. Nu, es mīlēju sprēgāt, jā, un tur ar visādām idejām mētāties, jā. Bet, protams, nu, tur to pārējo kolēģu līmenis augstākā padomē bija nesalīdzinām augstāks par mani. Ja? Es tiešām varēju būt tikai tāds izpalīgs drīzāk, ja? Jo tie visi bija cilvēki ar milzīgu saimniecisko pieredzi. Tur kolhozu priekšsēdētāji, labu kolhozu. Tur neviens kaut kāds muļķis vai ne, nu, tur nebija vietas tādiem, ja, tajā augstākā padoma. Tā bija diezgan spēcīga izlase. Ja. Tur varēja mācīties no katra no viņiem, ja, un tie lēmumi un tās diskusijas, ja, viņas bija loģiskas. Ja. Tur nebija tas Latvijas Tautas frontes kodols, ja. Viņš bija tāds loģisks politiskais spēks. Ja. Bet, kā zināms, tad 57 deputāti balsojumā nepiedalījās, viens varonīgi atturējās. Un, kas tas bija, Roland, tavuprāt, viņu tāda pārliecības aizsargāšana vai bailes no šīm tautas manifestācijām, un arī papildus starp šiem nobalsojušiem deputātiem, kā zināms, bija arī tie, kur sastāvēja kompartijā un kuri vēlāk, kā izrādās, arī tika atrasti tā saucamajos čekas maisos. Ko tu vari pakomentēt par šīm divām pusēm, nebalsotāji un balsotāji, kur tomēr sastāvēja kompartijā? Nu, nebalsotāji, tas bija skaidrs, ja? Tā bija Interfronte. Atceraties, varbūt, ja? Reizē ar Tautas fronti pēc kaut kādām pāris nedēļām, ja, nodibinājās arī tā saucamā darba ļaužu Interfronte. Ja. Nu, tie bija tie Padomju Savienības komunistiskās partijas elementi, ja, kuri vēlējās saglabāt Padomju Savienību. Viņi bija krievalodīgie, gandrīz visi bija krievalodīgie, ja, kompartijas biedri. Bija arī tāds latvietis, vēsturnieks Jānis Dzintars tur tajā skaitā. Ja. Un viņi vienkārši noraidīja pēc būtības viņi noraidīja to Gorbačovu perestroiku, un viņi gribēja saglabāt Padomju Savienību un Padomju Latviju, ja, tā kā tas bija. Ja. Un, protams, šie cilvēki, viņi tika ievēlēti, protams, ja, starp tiem 201, ja, un viņi 90. gada 4. maijā nepiedalījās šajā balsojumā. Ja. Viņi nebija nobijušies. Nē, Baltija bija pilna ar padomju karaspēku, ar spēka struktūrām, robežsargi. Ja, viņiem no kā nebija jābaidās. Ja, bet viņi vienkārši noraidīja šo kursu. Ja. Un tas bija viss. Ja. Tēvs Zotovs bija pops Krievu, ja. Tāds lādzīgs vīrs. Ja. Mēs jau bijām cerējuši, ka viņš nobalsos par Latvijas neatkarības to deklarāciju. Ja.
Bet viņš atturējās. Ja, tāds tiešām ar bārdu un krustu, ja, tāds ļoti kolorīts tipāžs. Ja. Starp citu, daži no tiem deputātiem, no tiem krieviem, ja, kas nenobalsoja 90. gada 4. maijā, viņi tomēr, daži no viņiem, ja, viņi tomēr pievienojās, ja, teiksim, augusta puča laikā, ja, viņi pēkšņi pievienojās tomēr, ja, Tautas frontes tai frakcijai. Un atceros, kad jā, viņi sēdēja mūsu rindās, daži gan cilvēki. Kā viņi to pamatoja? Viņi noraidīja to, ka Padomju Savienībā, ja tur kaut kāda tāda pusmilitāra hunta tagad varētu sagrābt varu, ja, tas viņiem arī nebija pieņēmams. Ja. Un viņi redzēja, acīm redzot, viņi jūta, ka tā Padomju Savienība jau pa vīlēm, kā saka, brūk kopā, ja. Un, kā saka, vienā jaukā brīdī, tā sakot, pārsviedās it kā mūsu pusē. Ja? Un tad tie upuri, ja, kas tur bija janvārī, piemēram, ja? Augustā jau arī. Es pats augustā tajā laikā, ja? Es pats nokļuvu apšaudē. Es pat nesapratu to, jo es atrados tajā vietā, kur tagad ir Stokmans. Tajā vietā nekā nebija. Tur bija vienkārši zaļa nogāzīta, ja, un, kā saka, tas dzelzceļa uzbērums. Ja, autobus pietur, un tad tas gājēja tunels, kas ved uz autoostu. Ja, un es tur stāvēju. Ja, un es skatījos, kā tie omonieši tur, teiksim, dzenāja tos cilvēkus, kas tur Vecrīgā, kā sakot, pret viņiem, pret tiem pučistu, kā saka, spēkiem tur demonstrēja. Ja, tie bija jaunieši, ļoti daudz krievu jaunieši toreiz pret tiem pučistiem tur tā aktīvi leca viņiem gandrīz vai acīs. Ja. Un šie sāka šaut un toreiz nogalināja tur. Viņi sāka šaut pa ātrās palīdzības automašīnu, ja, kas tur gadījās, ja, un to šoferi nogalināja. Ja. Bet es stāvēju tajā vietā, kur ir Stokmans, ja, un skatījos, kā viņš šauja. Ja, un tajā mirklī es nesapratu, kad viņš jau arī manā virzienā šauja. Un viena lode trāpīja tajā autobusu pieturā, kas tur bija blakus sievietei kājās. Ja, kājā, ja. Otra lode, acīm redzot, to šoferi nogalināja. Trešā lode trāpīja tur, kur iet tas tunelis lejā no Stokmana uz autoostas pusi, trāpīja parapetā. Ja? Un tur viens krievu jauniešu pāris, čalis un meitene, ja? Viņi tā lode trāpītai parapetā palika plakana, ja? Viņu paņēma kā suvenīru viņu līdzi. Ja? Un es stāvēju visā šī te, kā sakot, skatījos, tā kā izrādē skatījos, un es nesapratu, ka es jau esmu tas mērķis. Ja? Pēc tam es arī tur ieniru, te es sapratu, es tur ieniru arī tajā tunelī, ja? Aizgāju līdz autoostai, un tur pie autoostas stāvēja padomju militāri, Baltijas kara apgabala karavīra patruļa, virsnieks un 2 zaldāti, ja? Un tie tikko izdzirda tos šāvienus, ja, uz tās 13. janvāra ielas, ja, tie arī tās ātri iegāja tajā autoostā iekšā, lai būtu tālāk no viss tā notiekošā. Ja. Tā kā par tiem interfrontistiem runājot, viņi gribēja saglabāt. Ja. Un tā kā tas bija ļoti dabiski, ja, ka viņi nebalsoja par. Kaut gan mūsu rindās bija arī krievi, piemēram, Vladlens Dozorcevs, ja, rakstnieks. Tas bija mūsu rindās viens no aktīvākajiem. Ja. Ebreji bija, ja? Ruta Marjaša, Igors Movels, ja? Alfreds Čepānis skaitījās Baltkrievs pēc pasas, ja? Cik es atceros. Ita Kozakēviča poliete. Ja? Tā kā mums tur bija tāds arī nedaudz tāds daudznacionāls kolektīvs. Ja? Runājot par tiem komunistiem, ja? Redziet, ja? Atkal visas šīs lietas ir jāskatās daudz plašākā kontekstā. Ja, tā sakot, mēs nevaram to tā atraut. Ja. Tātad visa tā radošā inteliģence, zinātnieki, ārsti un tā tālāk, inženieri, kolhozas prieksēdētāji, viņi visi automātiski bija PSKP biedri. Jūs nevarējāt taisīt karjeru, ja, Padomju Savienībā, ja jūs nebijāt tai partijā iekšā. Ja. Un tāpēc tas
tas, ka tu esi komunists, neko, kā sakot, daudz nenozīmē. Ja? Bija svarīgi, ko tu gribi šajā konkrētajā brīdī panākt. Ja? Un arī Anatolijs Gorbanovs iestājās Latvijas Tautas frontes frakcijā, ja? Kļuva par mūsu frakcijas biedri. Ja? Un tikai daži, man liekas, ka saimnieciskie kaut kādi līderi, ja, viņi nebija Tautas frontes frakcijā. Man liekas, ka daži cilvēki, varbūt tur kaut kādi 8 vai 10, ja, bet vienalga viņi kļuva par Latvijas Tautas frontes frakcijas dalībniekiem. Ja. Tagad par tiem, tas sāpīgais jautājums par ziņotājiem. Nu, redziet, ja, laikam kādi 8 cilvēki laikam izrādījās tais maisos, ja. Dažām cilvēku kategorijām, ja, piemēram, zinātniekiem, ja, viņi brauc uz ārzemēm. Ja, tur, kā sakot, pieredzes apmaiņā, ja, faktiski viņiem bija uzdevums nodarboties ar rūpniecisko spiegošanu, ja, kaut ko nozagt. Ja. Dabīgi, un viņiem bija jāraksta. Viņiem bija jāraksta šie ziņojumi čekai, līdz ar to automātiski viņi tai skatīties iekšā. Pret tiem cilvēkiem man galīgi nav nekādu, kas sakot. Nu, tas tāpat kā būt komunistām tev vajadzēja, ja? Nu, es nebiju partijā, ja? Un es arī biju viens rets kadrs Latvijā, ja? Kurš nebija arī komjaunietis. Iedomājieties, skolā, klasē, es kā tagad atceros to dienu, ja? Kaut kur laikam no kaut kādiem 14 gadiem vai, ja? Tur klase, ja? Un tagad notiek tā stāšanās komjauniešos, ja? Un skolotāji, ja, kā saka, izsauc katru skolēnu, ja, un nu, tu stāsies komjaunatnē, ja, nu viss, protams, paklausīgi atbild jā, un Rolands pēkšņi lecīgi pasaka, ka nē. Bija sekas? Nē. Es nezinu, kāpēc. Un skolotājs nesāka mani. Acīm redzot, jāsaka paldies skolotājiem. Ja viņi tagad būtu pie manis pienākusi, ja, teiksim, Roland, ko te muļķojies, ja? Stājies iekšā un parakstīties, laikam tur arī vajadzēja. Ja? Es tur tā lecīgi tai solā atgāzies, ja? Es nestāšos, ja? Nē. Un viņa nespieda uz mani. Vienkārši pārgāja pie nākamā. Un tā es arī nekad neesmu bijis komjaunatnē, kas ir ļoti rets gadījums, ja? Padomju Latvijas skolu jaunatnes vidū. Un tā, kad es biju padomju armijā leitnants Kaļiņingradā, ja, Kēnigsbergā, arī tur mani nespieda. Es piedalījos, man vajadzēja piedalīties komjauniešu sapulcēs, bet tie padomju armijas viss tas pulka virsnieku kolektīvs nespieda man stāties formāli komjaunatnē. Un pat mūsu diviziona Zampoļits, ja, politiskais vadītājs, ar kur man bija ļoti labas attiecības, ja, draudzīgas, ja, viņš arī neteica, Roland, klausies, kā tas var būt, ka tu neesi komjaunietis. Visi to zināja, ka es neesmu komjaunietis, ja, bet man neizteica nekādus pārmetumus un nemēģināja man ievilkt tai komjaunatnē. Ja. Varbūt, ka viņi zināja to, ka tēvs ir bijis leģionārs. Iespēja. Es domāju, ka jā, to visi zina, ka attiecīgie orgāni zināja, ja, jo tur padomju karaspēka daļās bija tās saucamās speciālās nodaļas priekšnieks, ja, un tie bija čekisti, kas izsekoja tos virsniekus un karavīrus, protams, arī. Ja. Un acīm redzot, viņi zināja, ka tēvs ir bijis leģionārs, un tāpēc, nu labi, to Rolandu mums tur. Runājot par šo te īpašo atsevišķu cilvēku piederību, kā tev šķiet, vai šai te okupācijas režīma izbeigšanai likumsakarīgs nākamais solis būtu bijis lustrācija? Jo, protams, ir šī versija par to, ka tomēr daudzi, ne tikai ziņotāji, bet cilvēki, kur tiešām jau bija reāli aģenti un ar šo reālo tādu VDK pieredzi un VDK ietekmi tomēr nokļuva pēc tam šajos te nākamajos varas ešalonos. Tavs viedoklis par šo te lustrāciju, par to reālo ietekmi varas pozīcijās pēc neatkarības atjaunošanas un vai tāda mūsu valsts ekonomiskā attīstība kaut kādā veidā tika ietekmēta tomēr no šo struktūru aspekta? Vai tas atkal jau ir tāds mīts un baumas un pieņēmumi? Es domāju, ka tātad globāli atbilde, ja, vai ekonomiski tika ietekmēta Latvija, es domāju, ka nē. Ja.
Par lustrāciju. Ja? Tātad vienīgais spēks, kas šo lustrāciju varēja ievadīt, teiksim, 92. gadā, ja? Tā būtu augstākā padome. Ja mēs, tie deputāti, mēs būtu varējuši ierosināt, ja tagad ņemām, kā sakot, veitījām visus tos kadrus, ja? Un sijājām, kurš ir labais, kurš ir sliktais. Ja? Bet, ko es varu pateikt? Mans subjektīvais viedoklis. Tas nenotika toreiz, ja? Tas sākās vēlāk jau, ja? Toreiz mēs pirmkārt negribējām, mēs pilnīgi noteikti negribējām nodarboties ar raganu medībām. Skaidrs, ka tur bija visa tā elite, bija bijušie komunistiskās partijas biedri. Kāds no viņiem bija spiests rakstīt ziņojumus VDK, sēdēja tais kartotēkās. Tas bija skaidrāks par skaidru, ja? Ka tā tas bija, ja? Bet nodarboties tai mirklī, pieņemsim 92. gadā raganu medībām, ja? Mums tādas vēlmes pēc tam, kad Latvija jau tiešām tā 91. gada, kā saka, rudenī, ja, kad Krievija Jeļcins pasludināja, atzina Latvijas neatkarību Krievijai, ja, tad pilnīgi citi uzdevumi parādījās, ja, ļoti sarežģīti. Ja. Cenu brīvlaišana, ja, kas nokāva visu to padomju ekonomiku, visi tie tās rūpnīcas, ja, visi tie slavenie vefi, ja, viss tas nogāja pa burbuli ļoti ātri. Ja. Un sākās reālas ekonomiskās problēmas un grūta dzīve daudziem cilvēkiem. Ja? Šajā mirklī mesties iekšā ar kaut kādām baigām raganu medībām, ja? Mūsu augstākajā padomē, mūsu tiem 130, teiksim, 8, ja, tiem deputātiem, ja? Īstas politiskās gribas tai mirklī nebija. Ja? Vēlāk jau tie čekas maisi tika savākti. Tur sākās garas diskusijas, cik viņi ir autentiski un kāpēc tur vispār tā Maskava tos maisus ir pametusi Stabu ielā, ja, un ļāvusi. Viņus varēja sadedzināt, ja, ļāvusi mums savākt, ja, ka tas viss ir domāts, lai sašķeltu latviešu tautu. Ja. Mums nebija ne politiskās gribas, ne laika ķēpāties ar to lustrāciju tajā mirklī. Un pēc tam, pēc dažiem gadiem, kad tur sāka tomēr tos maisus apzināt, tur komisija strādāja un pēc tam tur publicēja, var apstīties internetā, braukt cauri, kuri viens otrs spilgts, atmodas cilvēks, varbūt tagad es viņus nenosaukšu, ja, bet spilgti cilvēki, ja, kas faktiski vadīja to atmodu, ja, un mūsu ceļu pretī neatkarībai, viņi tur sēdēja, ja, tur tajos, ja, un arī tagad, ja, tur viens otrs zinātnieks pats par sevi automātiski tur bija iekšā, ja, viņi tur ir, ja, bet arī daudziem bija tiesas procesi, attaisnoja, ka viņi neko faktiski, nevienam nav ļaunu nodarījuši, nevienu tur nav, viņa dēļ neviens cilvēks nav cietis, ja. Un, kā saka, viņi ir nomazgājuši savu tiesas procesu sevi. Ja? Tā kā, kāpēc tas nenotika 92. gadā, ja? Pieņemsim, ja? Kad to vajadzēja pēc idejas it kā darīt teorētiski, ja? Politiskās gribas nebija mums tajā. Bija citi fundamentāli ļoti svarīgi lieli uzdevumi. Ja? Runājot par šiem fundamentāli citiem lieliem uzdevumiem, ļoti iemīļota tēma Latvijas sabiedrībā ir, protams, Latvijas ekonomiskā attīstība un izaugsme. Un, kā tu komentēti, jums balsojot 4. maijā, bija arī kaut kāda šī ekonomiskās attīstības vīzija, kā tam vajadzētu notikt? Kāpēc viņi nepiepildījās? Kurā brīdī Latvija kā valsts ir noskrējusi no šī ceļa, kādam tam vajadzēja būt, jo skatoties no šī 4. maija līdz šodienai, nesam gluži piepildījuši savu potenciālu. Jā, acīm redzot, tam ir jāpiekrīt, ja, ko jūs, Daiga, sakat par to nepiepildīto potenciālu. Vienkārši skatoties uz igauņiem, ja, un lietuviešiem, ja, kuriem tas IKP uz vienu cilvēku ir būtiski, jau būtiski lielāks nekā pie mums, jā. Nepiepildītais potenciāls, jā. Tātad tie lielie uzdevumi, cenu brīvlaišana, tātad pēc 90. gada 4. māja deklarācijas, jā. Cenu brīvlaišana notika, jā.
Pēc tam, kad mēs atguvām neatkarību, ja, tad sākās, protams, privatizācija. Ja. Kā pa celmiem, tas privatizācijas process bija ļoti mokošs. Ja. Viņš mokošs bija arī visās valstīs. Ja. Bija doma, kad ienāks kaut kāda baigā nauda, kurai nebija no kurienes rasties, jo visi bija pliki un nabagi. Ja? Arī Vācijā, vāciešiem līdzīga privatizācijas programma bija arī visās valstīs bijušās. Vāciešiem bija milzīgi spēcīgi organizēta privatizācijas process. Ja? Bet vācieši pat piemaksāja, viņi bija spiesti, viņa privatizācijas rezultātā neieguva naudu nekādu, ja? Bet viņi pat spiesti bija piemaksāt, lai tur tos visus uzņēmumus, kādām nogrūsta, ja, lai ņemās tālāk. Ja. Tātad pie mums viņš gāja kā pa celmiem, ja, bet kaut kāds daļu rūpniecības uzņēmumu izdevās noprivatizēt, ja, un viņi, teiksim, sekmīgi turpināja darbu. Latvijas finieris pieņemsim, ja dažus piemērus. Ja. Vefām nekas nesanāca, jo tā viņa produkcija, nekur, toreiz ražotā Latvijas produkcija, ja, viņai nebija nekādas konkurētspējas, izņemot pārtikas nozara, sekmīgi, teiksim, privatizējās. Ja. Teiksim, Dzintars ilgi, tur Ilja Gerčikovs bija tāds direktors, ja, viņš ilgi, kā saka, cīnījās, ja, par to, lai tas Dzintars saglabātos. Ja. Vēl daži, ja, bet lielākā daļa, kā saka, nobankrotēja. Cilvēki privatizēja dzīvokļus, privatizēja savu, atguva atpakaļ. Mūsu viedoklis bija tāds, ka bijušie īpašumi jādod atpakaļ. Namīpašumi, zemes, uzņēmumi, ja, visi jo visi tie dokumentācija pa laimi bija saglabājusies, ja, un tos objektus, kas piederēja kādam, teiksim, līdz 40. gada 17. jūnijām, ja, viņi visi dabūja atpakaļ. Ja. Protams, viņiem nebija nevienam naudas, lai tur kaut ko tālāk darītu, ja, un tas arī droši vien tāds daudziem bēdu stāsts. Ja. Bet principā tā privatizācija notika, zemes atdošana atpakaļ īpašniekiem notika. Mēs atguvām, ja, teiksim, vectēva zemi Latgalē. Ja, tur. Tā sakot, tādā ziņā tā privatizācija notika. Ja, teiksim, arī pa certifikātiem daudziem cilvēkiem bija certifikāti, viņi varēja pārdot pa lētu naudu, protams. Ja, bet kaut kā tas process pa celmiem, bet viņš notika šī privatizācija. Ja. Tātad mēs spējām, ja, ne tikai augstākā padome, bet tām 5. 6. saeima, teiksim, tā varētu teikt, 90. gadi, ja, mēs spējām to it kā izlabot to netaisnību, ja, ekonomisko netaisnību, kas bija pieļauta padome okupācijas rezultātā. Ja. Bet es domāju, ka mums pietrūka varbūt smadzeņu un līderības. Ja? Lai tagad spērtu tos nākošos soļus. Ja? Teiksim, tāds ekonomikas modernizācija un attīstīšana, ja, pēc kaut kādiem labākajiem rietumu paraugiem. Ja? Kaut gan tie rietumu paraugi, tie jau arī nav, kā saka, nekādi super ideālie. Ja? Arī rietumu pasaule, arī Amerikas Savienotās valstis cīnījās ar stagnācijas pazīmēm, jo pēc Otrā pasaules kara bija iestājušies tādas neiedomājamas labklājības pieauguma periods. Gan Rietuma Eiropa, Ziemeļamerika, Japāna, Koreja. Ja? Visi ļoti labi attīstījās, ja? un tas labklājības pieaugums, ja? Viņš neizbēgami ar laiku rada zināmas stagnācijas pazīmes. Tādas bija gan Savienotajās valstīs, gan Lielbritānijā, piemēram, ja? Kur ekonomika stagnēja. Un vajadzēja nākt pie varas tādai dzelzs lēdijai kā Margareta Tečere, ja? Lai šo situāciju izlabotu Lielbritānijā. Savienotajās valstīs pie varas nāca Ronalds Reigans, ja? Tāds ideālais, klasiskais republikāns, kādu mēs tagad gribētu, ja? Ļoti. Un viņš tā sāka to reiganomikas politiku, ja, teiksim, liberalizāciju, ja, nodokļu samazināšanu, un tas tiešām nostrādāja Amerikas Savienotajās valstīs. Ja. Tātad viņiem arī bija zināmi, ja, tā sakot, ne tik gludi gāja kapitālismas kopumā. Ja. Un 90. gados joprojām mums visiem šķita Latvijā, ja, ka tas, ka mums varbūt neiet
tik labi, kā gribētos, ja, ka tas ir neizbēgami. Jo mēs pat tik esam izlīduši, tā sakot, no tās Padomju Savienības. Ja, ko jūs varat no mums prasīt, ja, kādu tur jūs gribat Japānas vai Vācijas tipa ekonomisko izrāvienu? Ja? Tas bija tāds drusku attaisnojums. Ja? Bet tad mēs sākām redzēt, ja, kad Leiši un Igauni, ja, Igauni bija ļoti labs piemērs. Viņu mentalitāte 90. gadā, ja, mēs visi sākām vienādi, ja, bet Igauņu mentalitāte bija tāda, ja, viņi momentāli 90. gadā pasludināja, mēs esam rietumu valsts. Ja. Mēs neesam vispār komunistiskā pagātne, nostrīpota. Mēs esam rietumu valsts, vai ne? Mēs tik uz priekšu, tā mūsu lokomotīva. Ja? Tā bija ārkārtīgi forša, skaista, teiksim, tāda mentalitāte. Mums tāda mentalitāte īsti nebija. Mēs diskutējām daudz, vaimanājām. Varbūt es uzskatu, ka pietrūka politiskās līderības, ja, tādas ļoti gudras politiskās līderības, jo Igauniem bija prezidents Lenārds Merī, ļoti spožs intelektuāls. Ja. Viņš arī rietumvalsts bija spējīgs. Tad, kad viņš runāja, viņš arī rietumiem varēja pirkstu parādīt. Ja. Skatieties, ja, kas jums arī kaut kas varbūt ir jāizdara. Viņiem bija spēcīgi premjerministri, ja, un viņi tika uz priekšu. Ja. Mēs jau tagad esam labi līderi. Ja. Un Igauni ļoti ilgi bija tie piemēri. Ja. Piemērs mums, ja. Bet mēs netikām pakaļ šim te piemēram. Un pēc tam Leiši kaut kā tā kā ēniņā, bet lūdzu skatieties, tagad Lietuva ir līderis Baltijas. Ja? Tas, ko es atdzirdēju, ka faktiski cīnījās tad ar šiem faktoriem, kas bija šī nespēja konkurēt rūpnieciski, prasmju trūkums un faktiski naudas trūkums. Bet pēc tam, tu saki, nebija līderi, bet mums ir šobrīd jau kā minimums tātad 11, 10 saimas sasaukumi. Kas ir šī politiskā problēma, tādā ekonomiskā aspektā, kāpēc 10 un saimu sasaukumos nav spēts atrast šis Latvijas potenciāls ekonomiskais? Tas, ko es teicu, ja, politiskās līderības, strateģiskās domāšanas trūkums. Ja. Tie premjeri mums visi pa lielākai daļai bijuši tādi ugunsdzēsēji. Ja? Nemitīgi ir problēmas, ja? Un nemitīgi, kā saka, jādzēš kaut krīzes kas. Ja? Mums bija viens spilgts, teiksim, premjeras Andris Šķēle. Ja? Bet viņš bija tevi nokritizēs visi skatītāji. Bet viņš bija uzņēmējs, ja? Un agri vai vēlu, tā āža kāja, teiksim, kaut kāda sava labuma, teiksim, meklēšana tomēr izlīda ārā. Ja? Un kaut kā potenciāli viņš varēja būt tāds saimnieciskais līderis. Jo, teiksim, Latvijas vēsturē Kārlis Ulmans bija visizcilākais līderis. Ja? Viņš bija ārkārtīgi dziļi izglītots, pieredzējis profesionāls lauksaimniecības nozarē, kas arī vairākus gadus Savienotajās valstīs strādāja, dzīvoja. Ja? Un viņš varēja jebkuram zemniekam par jebkuru jautājumu, kad viņš braukāja apkārt pa Latviju, ja, nemitīgi uzstājās, ja, viņš varēja sniegt praktiskus padomus, lūk, darām tā. Ja. Šāda līdera premjerministra postenī mums nav bijis. Ja. Teiksim, ja mēs runājam šobrīd par Evikas Siliņas, ja, valdību. Evikas Siliņa, teiksim, viņa ir tāda stingra, sekmīga bērnu dārza audzinātāja. Ja? Mans subjektīvais iespējas. Ja? Viņi tagad to baru mēģina, to valdību, ja? Kas ir šī valdība ir mākslīgs veidojums. Ja? Jo atceraties, kā notika prezidenta vēlēšanas, ja? Un kā tur sastutējās šī valdība. Ja? Viņa izpilda, teiksim, pienākumu. Ja? Un visi tie premjeri pirms tam viņi arī bijuši, tā sakot, stūrmaņi vētrā, ja, un viņš tagad strādā, un kā tik mēs šodien nenojām dibenā, ja, bet nav bijis neviens premjers, ja, tāds cīņā saucējs, ja, darām šitā, ja.
teiksim, mazs piemērs, klasiska situācija. Ja? Atceraties, ja? Tad, kad sākās tās Rail Baltica problēmas, ja? Tad, kad atklājās, ka tur izrādās, ka naudas milzīgs deficīts, ja? Tā projekta īstenošanai, ja? Sākās visi tās diskusijas par to tvērumu, ko būvēt, ko nebūvēt. Ja? Siliņas kundze veselu gadu, vismaz pusgadu, viņa sēž premjera postenī, ja, un gaida no satiksmes ministrijas priekšlikumus par, kāds tad būs tas tvērums. Jūs tur izskaitļojāt, izanalizējāt, ja. Īsts līderis negaida nekādus priekšlikumus no satiksmes ministrijas. Viņš atsauc satiksmes ministru, klausies, šitā būs, ja? Un tu tagad lūdzu ar visiem saviem tiem darbiniekiem šo realizē. Ja? Viņš noskalda to virzienu, ja? Lai tur nav vairs nekādas diskusijas nevajadzīgas, lai valē uz priekšu. Ja? Viņa tāda nav. Ja? Viņa vienmēr gaida šos te kaut kādus priekšlikumus, ja? Un tie ministri arī acīm redzami, ja? Tie arī savukārt paļaujās uz ierēģņu, ja? Kuri vismaz vadošo ierēģņu, kuri, man liekas, ir ļoti spēcīgi profesionāļi, ja, ļoti zina visu, ja, viņi paļaujās, ka tie viņiem savukārt iedos. Ja. Bet tā tas nestrādā. Ja kurš uzņēmējs var pateikt, beigts modelis, tas nestrādā. Uzņēmumu vadītājiem pašam ir jādod virziens un pašam jākontrolē katrs solis, ja, kā tas virzās uz priekšu. Faktiski mēs varētu pateikt, ka mums šobrīd valsti vada ierēdniecība. Nevis tās personas, kurām būtu jābūt līderiem. Jā, vismaz daļēji tā noteikti ir. Protams, tur Saeimas sprēgā, jā, ministra kabinetā kaut kāds darbs, protams, notiek, jā, bet principā politiķi ir, es domāju, ka mūsu politiķi, izņemot varbūt daļu no to partiju vadītāju, ja, kuri nedrīkst būt nezinoši, ja, kuriem ir jāzina materiāls. Ja. Bet lielākā daļa viņi ir vājāki par ierēģiem. Ierēģi zina vairāk, ierēģi var visu kaut ko argumentēt, ja, un tā tālāk. Ja. Bet šeit ir svarīgi vēl viena nianse. Ja. Tātad, valsts, gal galā valsts ir tikai daļa no Latvijas. Ja. Valsts aparāts, ierēdniecība, tur parlaments, partijas un tā tālāk, viss tā virsbūve. Ja. Bet tas galvenais dzinējs spēks Latvijai, Latvijas ekonomikai ir tomēr uzņēmēji. Ja? Tas uzņēmējs slānis, kas visu, kā saka, organizē un rada, ja, to pievienoto vērtību. Viņi ir galvenais tas dzinējs spēks. Ja? Viņi rada tos 40 miljārdus IKP. Ja? Valsts ir tikai daļa no tā. Un tāpēc, kā es teicu, ja, tā ministra prezidentā viņām vajadzētu būt tām cīņā saucējām. Ja? Visas tautas cīņā saucējām. Ja? Viņām ne tikai ir jāmēģina savaldīt un komandēt tas valsts aparāts, ja? Bet viņām ir jābūt spējīgam uzrunāt uzņēmēju slāni. Ja? Klausieties, situācija ir tāda. Ja? Tagad mēs mēģināsim darīt to un to, ja? Un tas varētu mums tur dot kaut kādas pievienotās vērtības. Ja? Es neesmu pārliecināts, ja? Ka Siliņas kundze vai jebkurš no ministriem vai kaut kādi partiju līderi, vai viņi ir spējīgi iziet lielas uzņēmēju auditorijas priekšā un skatieties, mēģinām realizēt šādu politiku. Ko jūs domājat par to? Ja? Viņiem, es baidos, ka viņiem īsti nav ko teikt droši vien. Vai tas iemesls varētu būt tas, ka tomēr arī Siliņas kundze un liela daļa no tiem varas personālijām tomēr nāk no ierēdniecības? Un kā tev šķiet, mums ir pietiekami uzņēmēju saimā un pietiekami uzņēmēju valdībā, vai tomēr uzņēmējiem būtu jābūt tam, kurš primāri iet politikā, jo tas ir cilvēks, kurš saprot, kā ir jārīkojas ar naudu, kā piepildās vai kā samazinās budžets, kā notiek finanšu plānošana, kāda ir centa vērtība, tavs viedoklis?
Kādam jābūt balansam starp uzņēmējiem, humanitāro profesiju pārstāvjiem un ierēdniecību? Uzņēmējam ir grūti būt Saeimā, jo viņš, ja viņš grib, lai viņa tas uzņēmēja darbība notiktu, viņš nevar atļauties sekundi atraut. Viņš nevar. Man šķiet, es neesmu pētījis, atklāti sakot, to Saeimas sastāvu, bet man liekas, tur ir vairāki uzņēmēji, manuprāt. Jā? Manuprāt, ir kāda, ja es nemaldos, kāda 3. daļa uzņēmēji. Tas ir milzīgi liels cipars. Jā? Tad tur ir pašvaldību cilvēki, jā? Vismaz tie kadri, jā, kurus mēs redzam televīzijā un kā viņi runā. Jā? Vismaz daļa. Viņi ir spējīgi loģiski. Tātad tie ir cilvēki, kas pieejami loģikai, jā, un viņi arī loģiski domā, loģiski spriež. Jā, un arī tie cilvēki spēj izteikt to savu viedokli. Jā. Arī tie cilvēki, kas ir apbružājušies ministra posteņos, jā, tas ministra postenis arī viņus audzina, jā, kā izteikties skaidri. Jā, un tur tas intelektuālais process, es esmu pārliecināts, ka ierēdniecības vidē, jā, tur kaut kāda dzelžaina loģika valda. Ja? Tur ir, protams, birokrātija, ierēdniecība ir tāds leviatāns pats par sevi, ja? Monstrs, ja? Kurš var aprīt jebkuru ministru, droši vien, un ministru prezidentu. Ja? Viņiem tur ir savas spēlītes. Ja? Bet tāpēc tam politiķim ir jābūt tādām tādām kā no helikoptera jāskatās uz leju un jāredz visas tās sastāvdaļas kaut kādā kontekstā un miedarbībā. Ja? 3/3 uzņēmēju Saeimā, tas ir baigi labi. Jā, es nemaldos, bet manuprāt, es pētīju šo statistiku un manuprāt, ka 3/3 daļa. Tas ir ļoti daudz, ja, jo tie ir konkrēti cilvēki, fiziķi. Ja? Fiziķi ir ļoti svarīgi. Viņi zina, kā mehānisms konkrēti darbojas un ko var no tā mehānisma izspiest. Ja? Bet tie liriķi arī ir vajadzīgi, ja? Jo viņi dod to kaut kādu ideoloģisko kontekstu, kultūras kontekstu. Ja? Tam balansam ir jābūt. Ja? Bet kāpēc no visa šī balansa, kas faktiski Saeima varbūt ir uzskatām par sabalansētu. Ja tie uzņēmēji, ja fiziķu daudzums ir pietiekami ievērojams, ja, tad faktiski Saeima iespējams ir labi sabalansēta. Bet vajadzīgs ir tas līderis. Saprotiet, ja? Jums var būt vislabākā komanda. Ja, kā Napoleons teica, ja, ir 0, ja, bet tikai tad, kad tas viens ir priekšā, tad tas pārvēršas par skaitli nopietni. Mēs esam likumsakarīgi nonākuši pie jautājuma, kurus uzdod visiem viesiem, jo mēs šobrīd esam Saeimas vēlēšanu gadā. Un, kāds ir tavs novēlējums Latvijas iedzīvotājiem, ejot šogad uz Saeimas vēlēšanām, pēc kādiem kritērijiem izvēlēties politiķus, lai mēs nonāktu pie tā ekonomiskā progresa tomēr beidzot? Pirmkārt, es pārstāvu šeit centrisku konservatīvo partiju. Ja? Dabīgi, ka es aicinu balsot par centriskajiem politiskajiem spēkiem. Ja? Jo mēs redzam, kā pasaulē, Eiropā tur notiek tas kreisi marksistiskais uzbrukums, kas te valdīja pēdējos gadus pirms Trumpa nākšanas. Otrais bija varas. Ja? Tāpat tās arī Eiropā, ja tās kreisās kustības, viņas tomēr nodara kaut kādu ļaunumu. Kaut vai paņemsim Spāniju. Ja? Spānijā ir kreisā valdība. Viņi gandrīz NATO tūliņ izārdīs tie spāņi. Ja? Tad, kad viņi pateica, ka viņi neļaus amerikāņu lidmašīnām ne lidot pāri, ne nosēsties bāzē, ja? Vai viņi tajā mirklī padomāja, kad ir 3 mazas Baltijas valstis, kuras ir atkarīgas no amerikāņu labvēlības. Ja? Droši vien, ka viņi par tādām lietām tur nedomā. Ja? Lūk, tāpēc es uzskatu, jābalso par centriskajiem. Ja? Un te es izslēdzu Aināru Šleseru, ja? Kas ir, tā sakot, tādām uzņēmēju un barona tādām, iezīmēm. Ja? Un atcerēsimies, ka viņa partija ir antivakseru partija. Atcerieties, kā tapa Latvija pirmajā vietā. Tas bija antivakseru mītiņš, vai ne, toreiz Doma laukumā.
Un antivakseri ir cilvēki, kas nav pieejami loģikai. Un no tādiem tos nedrīkst laist pie varas nekādā gadījumā. Ja? Tātad pirmkārt centriskie spēki, ja? Un tad jau paši varat domāt, kas tie ir. Ja? Vai tā ir vienotība, vai tā ir, teiksim, konservatīvie spēki, kur varbūt paspēs vēl apvienoties kaut kādā veidā. Ja? Un otrs ir deputāti, runājot konkrēti par deputātu kandidātiem. Ja? Vai deputāta kandidāts ir spējīgs runāt konkrēti un loģiski? Ja, ja viņš tik maļ kaut ko emocionāli, ja, tas mums neder. Ja. Risinājums vajadzīgs. Dod konkrētu soli, ja, ko var realizēt. Ja. Soli vai risinājumu? Risinājumi. Ja. Cilvēkam ir jābūt loģiskam un jābūt pieejamam loģikai, ja, kas nozīmē to, ka cilvēks var atteikties no sava uzskata, ja viņš redz, ka neiet gali kopā. Ok, es kļūdījos. Ja? Tā ir pazīme, ja? Bet tie sazvērestību teorija malēji, ja? Un kas tur emocionāli kaut ko dragā, ja? Bet konkrēti neko nevar pateikt. Ja? Tos lielgabalu šāviena attālumā prom no politikas. Ja? Viņi, lai strādā tur savās, teiksim, saimniecībās un nozarēs. Ja? Tātad spēkiem ir jābūt centriskiem, ja, kas ir spējīgi redzēt, kad ir kaut kādi ekstremāli virzieni, kuros mēs varbūt neejam. Ja. Mēs turāmies pie šīs centriskās pozīcijas, un cilvēki pieejami loģikai un spējīgi ģenerēt loģiskus soļus, risinājumus turpmākajām. Es savukārt nobeidzot gribētu pateikt lirisku novēlējumu par to, un ļoti būtisku novēlējumu par to, ka tik mazai nācijai kā mēs, šī neatkarība ir ļoti neatsverams dārgums. Un 2 vārdos tavs novēlējums 4. maijā Latvijai. Svinēsim mūsu 36. jau gada dienu. Mēs esam neatkarīgi 3. gadsimta jau, ja? Neskatoties uz visām grūtībām. Latvija ir attīstījusies, mēs esam starp attīstītākajām, bagātākajām pasaules valstīm, ja? Tai pirmajā ceturdaļā. Ja? Bet otrkārt, mums ir arī jābūt gataviem lieliem pārbaudījumiem nākotnē. Ja? Jo atkal situācija ir 36 gadi pagājuši kopš sabruka tā Padomju Savienība. Ja? Bet tagad atkal nāk virsū tādi melni laiki, un tāpēc vēl jau vairāk, ja atceroties 90. gada 4. māju, mums tagad tomēr jābūt gataviem tiem nākošajiem pārbaudījumiem. Ja? Jo tie melnie mākoņi, kas tagad ir savilkušies, ja? Viņi tā vienkārši paši no sevis uz burvju mājienu, ja? Viņi neizklīdīs. Var gadīties, ka pārbaudījumi tagad būs daudz lielāki nekā pārbaudījumi, teiksim, 91. gadā. Faktiski toreiz notika brīnums. Ja? Tā Padomju Savienība tā uz burvju mājienu vienā jaukā brīdī sabruka. Ja? Bet, un viss tā kā ar maziem upuriem toreiz tas viss notika. Ja? Bet tagad situācija ir draudīgāka. Manuprāt, to vajadzētu saprast mums tā 90. gada 4. maijā, atceroties, ja, kad faktiski priekšā ir lielāki izaicinājumi. Diemžēl. Paldies tev par sarunu, Roland, un būsim ar skaidru kritisko domāšanu un nepieļausim, lai virs Latvijas savilktos šie melnie mākoņi. Paldies! Jā, paldies!